jaunākā informācija par mikrodozingu un mušmirēm. Varbūt esat dzirdējuši, draugi, vai varbūt neesat, kad mikrodozings mušmires var veicināt, es domāju, ilgstoši ielieto. Ja vienreiz mēnesī vai tur divreiz, kā es ļoti reti viņu lietoju, tad varbūt tas nav tik aktuāli. Bet tiem, kas ilgstoši, tad ar lieto šo mikrodozingu, tad pēdējā informācija ir tāda, ka var rasties arī vitamīnu zudums. Droši vien, kad jāpārbauda to katram pašam uz sevi, ir tas pats cinks, D vitamīns, tādas minerālu vielas. Tie, kas lieto ilgstoši, pieņemsim, tie, kas taisa mēnesi un 2 mēnešus šo kursu, tad iespējams liekat aiz auss, kad varbūt jāpārbauda, kā ietekmē mušmira jūsu vitamīna lādiņu, jūsu uzkrājumus jūsu organismā. Tā kā tāda veida informācija. Un par mani ir tā interesanti, kad es neesmu gājusi mūsu fermentu, es neesmu dzērusi 20 dienas pēc kārtas, esmu gājusi mušmiras mikrodozingu mazliet savādāk, svecīšu veidā. Un tas jārēķinās ar šo pierašanas adaptācijas drīzāk periodu. Ar svecītēm man bija apmēram 3 dienas, 3 līdz 5, bet arī bija pirmā reize vispār, kad es lietoju mušmiri. Bet interesanti ir ar mūsu fermentēto mušmiri, es viņu nelietoju, tātad šīs 20 dienas pēc kārtas vai mēnesi man neprasījās. Un es viņu lietoju tā, tad varēju vienreiz, es lietoju 3 dienas pēc kārtas stipro mušmiri un domāju, ka es varu izdzert 50 un 100 ml, un tad es 2 dienās kopumā biju izdzērusi 150 ml, un man tas bija mega padaudz, vienkārši mega padaudz. Līdz es sapratu, ka man vajag tikai 2 ēdamkarotes, bet līdz tam bija jānonāk. Bet ko es ievēroju, tad ir ļoti rēts cilvēku procents, tā skaitā es, kuri no mušmiras viņiem drīzāk enerģija pienāk un viņa tā kā nenomierina, bet tieši otrādāk darīt. Bet es esmu dzirdējis, kad Anglijā viena sieviete teica tieši tāpatās viņai no mūsu fermentētās. Bet pārsvarā visiem tā kā velkus tādu mierīgāku to garas stāvokli, un miegs ir labāks. Man tā nebija. Un mums uz Tenerife līdz bija mūsu mušmira vidējā stipruma. Un es ievēroju, ka tagad, laikam, varbūt arī ir kaut kāds adaptācijas periods, tagad viņi uz mani sāk iedarboties, ka viņi tieši man nāk miegs. Un es ievēroju tieši tad, kad es esmu iedzērusi šo mušmiri, man ir riktīgi dziļš miegs, jo es esmu cilvēks, kam ir sapņi, kuros es zinu, ka es sapņoju, es varu sevi kontrolēt sapņos. Es vienkārši zinu, kā pamosties, zinu, kā esmu izgājusi no ķermeņa sapņojot. Un priekš manis šis dziļais miegs, viņš man tā kā paralizējoši bija. Priekš manis, kāds tieši priecājās, ka viņš tur visu nakti ir nogulējis, nav pat pakustējies. Bet priekš manis tas bija tāds, kas tas ir? Un es domāju, varbūt sagadīšanās, bet redziet, kā tā mušmira droši vien, kā es saku, viņi ir gudrais augs ar šo intelektu un iespējams tieši tagad man to dziļo miegu tieši vajag, un, kā saku, viņi jau atradīs šo veidu pie cilvēka, kā pieiet, Vienīgais, es iedzēru, Tenerifē mēs gribējām braukt peldēties uz okeānu, un es iedzēru kā ar kaut kāds vidējo mušmiri, kāds 200 ml, jo vidējo šo varēja. Pēc tam sezonas beigas un zināju, viņa nav stipra. Un tur vēl bija jākāp pa ļoti garām trepēm, kā jau Tenerifē, augšā lejā, kalna lejas. Un okeāns arī, kā saka, prasa savu patstāvīgu uzmanību, jo ir pludmales, kur tie viļņi ir maigāki, bet ir pludmales, kuri vienkārši gāž no kātiem ternos. Un tad es sapratu, kad man tā mušmira, pirmkārt man šausmīgi nāca miegs, es gatiem saku, es nezinu, man tā nāk miegs, bet pulkstens kaut kādu
nebija pat vēl 5 kaut. Jā, pārtraukam mazliet video, jā, turpināšu. Jā, un tad es sapratu, ka man šī koncentrācija mazliet ir par švakru, jo man nereāli uznāca miegs, jo es zināju, ka man no mušmiras ir tieši otrādāk. Tā kā esam arī, kā saka, manīgi un pētam sevi, kā kurā dzīves posmā mušmira uz mums iedarbojās, un tad es tur bišķiņ metājos pa tiem viļņiem, protams, pati smējos. Un es teicu Gatim, mušmira un lielie okeāna viļņi nav labs savienojums. tā kā tā, jā, un īstenībā man tā arī līdz tam pašam vakaram nāca miegs, un bija šis super dziļais miegs, tā kā, jā, interesanti ar maniem bija.